dzīvē. Skaidrs, Tāds ir ne tikai projektu virzības process nav kvalitatīvs, ne arī, teiksim, izšķilieši neapmierina funkcionālais saturs. Es domāju, ka tad mums ir projekta autorē bija viens jautājums. Es gribēju ļaut viņai uzdot, un pēc tam ir dot vārdu recenzentam. Es gribu pajautāt, es domāju, būvprojektu vadītāji, ka tiešām jūs saņēmāt vēstuli no minētās biedrības, kurā tika lūgts izklāstīt programmu, un tas tika tieši šādā tiešā tekstā. Jānis Rudis, cik jūs domas priekšsētājs. Tātad, kad notika šis metu konkurss, tad šāda biedrība Vikšķelē nebija. Tas pirmkārt. Mēs gājām visu likumīgo ceļu. Mēs izsludinājām metu konkursu. Mums bija sabiedriskā apspiešana, jā, diemžēl maz tur piedalījās viņai, jā. Un viņu, mēs līgumu noslēdzam diezgan ilgi pēc šī metu konkursu, un visi varēja nākt un pieteikties. Mēs visi izsludinājām gan mūsu Ikšķilas avīzē, gan rajona avīzītē, gan mūsu mājas internetu lapā, gan arī kā jau valsts vēstnesī. Es tur drīz tā kā, un šis viss lietas bija, vienīgais mīnus mums ir tiešām, ka tajā darba uzdevumā mūsu būvvalde neiedeva šo teritoriju plānojumu, kurā izrādās, ka tur bija vajadzīgs, jā. Bet mēs šo kļūdu mums, kā mums uzdeva reģiona ministrija, tad šo kļūdu labot, tad mēs arī to labot. Jā, iesākam labot, jā. Tad bija topogrāfija, un šis uz vienu zemes gabalu, un nekas traģisks nav noticis šī gadījumā. Par to arī droši vien, ka būs jāatbild, bet jūs paši arī zinājāt, kā tādā laikā bija arhitekto vadēšana, jo Latvijā viņi bija ļoti aizņemti. Arī, ja mums arī problēmas bija arī ar būvvaldi, jo mainījās cilvēki, jo tiešām arhitektiem bija tie zelta laiki, teiksim, jā, brauslaiks, un par to, kad šāds projekts tapa, arī zināja Šmitkungs, jo Tamovičs kungs viņam paziņoja, ko viņš mums atklāt domas sēdē teica par to, ka tiks piedāvāts viņam arī piedalīties. Jā, cik piedalījās, diemžēl ļoti maz, un tā. Cik piedalījās? 2. Jā, bet izsludināts bija, viss bija. Jums nebija tad jānolē, tomēr? Bet es tiešām atvainojos, vienkārši saprotiet, šis ir 5 miljonu projekts, kurš pirms 2 gadiem Ikšķilas pašvaldībā mēs esam nodokļu maksātāji. Mēs maksāsim par šī projekta kredītu, ko doma ņems, lai viņi varētu to realizēt. Pirms 2 gadiem šī apspriešana bija maza rūtiņa burtnīca, kurā atnāca 2 cilvēki un ierakstīja savu viedokli, par ko mēs šeit runājam. Ikšķila pašreiz ir plaukstoša pilsēta, kur dzīvo ļoti daudz cilvēku, tā teikt, kuriem ir sakarīgs viedoklis par to, ko viņi gribētu redzēt. Tas ir pirmkārt, otrkārt, par vietu nekad netika izsludināta apspriešana. Nekad. Par vietu, kas ir vēsturiska vieta, tāda apspriešana nekad netika izsludināta. Un mēs šeit runājam par 5 miljonu projektu, kas ir liels projekts jau valsts mērogā, ne tikai vienas mazas pašvaldības mērogā, kas to nespēja pacelt. Pirmkārt, nespēja pacelt. Otrām kārtām par to, ko jau arī teica Šmita kungs, šai ēkai nav nekāda funkcionāla pamatojuma, kas ar viņu notiks pēc tam. Tas būs milzīgs nepiepildīts šķūnis, jo mēs zinām Ikšķilas tuvumu Rīgai, un mēs nevaram atļauties kultūras kalnu Ikšķilai. Mēs varam atļauties mazu, nelielu kultūras vietu ar nelielu biblioteku, un mēs to nevēlamies. Es papildināšu šo daudz uzsākt. Tā kā es jau esmu domas priekšsēdētājs 18. gadu, ja, un par finansēm es esmu ievēlēts no cilvēkiem, un es esmu atbildīgs par to, un uz šodien pašvaldība nav aizņēmusies nekad. Un tātad mēs arī esam to aprēķinājuši, un nav jāizņemas. Bet es domāju, ka šeit nav tas jautājums. Šeit nav tas jautājums. Es gribētu lūgt godājamo sapulci un sapulces priekšsēdētāju un arī pārējos dalībnieks ņemt piemēram no tiem cilvēkiem, Kauts Bokmelders, Tautas sabiedrības komitejas priekšsēdētājs, nosaukt savu vārdu uzvārdu. Un man ļoti nērti, ka mēs šeit varbūt piedalāmies. Mēs ļoti cerējām dzirdēt šeit arhitektu viedokli.
Es gribētu lūgt šo godājumu sapulci un profesionāļus arhitektus izteikt. Es gribētu dzirdēt tiešām ekspertu viedoklis un arhitektu viedoklis. Un ja mēs gribam uztaisīt kādu tirgu, tad ir pirms laukumā pats pārējais. Un Dričas kundze, kur arī varbūt tās ir mūsu... Es atvainojos. Kam jūs to jautājat? Dāmas varbūt runā sēžot, jā, es tā pieļauju, jā, šajā pasākumā, jā. Bet Dričas kundze, es gribētu arī dot vārdu. Es ļoti priecīgs par to, ka mums Ikšķilā viss tas arī notiks un būs savs kultūras centrs. Un es ļoti cenu Rudīšu kungu, viņa iniciatīvu visos jautājumos, kas, teiksim, saimnieciski Ikšķilā notiks. Bet, kad es redzēju to, kā šis projekts tālāk virzās, es sāku domāt par vienu pamatu domu. Ikšķilai kādreiz bija vēsturiskais centrs. Tas ir sen, kad laikos viss ir noklausīts. Patreiz šāda centra kā tāda nav. Viņš pašlaik to. Mēs tagad redzam, ka ir mums estrādē mākslīgi tiek iesēdināts jauns objekts iekšā. Mums ir blakus skolai un Ikšķilas domai brīvs laukums, zaļā zona. Tur atkal tiek projektēts mini stadions, lai gan lielais stadions mums ir. Kur tagad? Muļķības. Vismaz es izskats redzēt. Es atnācu uz arhitektu sapulci, nevis uz tirgu. Atvainojiet, tas nav tieši tā. Un šim objektam, kur viņam būs apkārt infrastruktūra, kas viņu nodrošinās. Tas ir stāvēt, visu pievaceļ, visu pārējais. Projektais profesionāli. Jā, bet šeit tāpēc es lūgtu, šeit pat Ikšķilas centra apbūvi, tad piedalīties ne tikai par vienu šo objektu, varbūt šis objekts kaut kur citur būtu arī labs, bet kā tas viss Ikšķilē sajiet kopā. Par to lūk arī šeit ir jāpadomā. Man ir lūk šāds viedoklis. Un vai tieši šī vietā, kur jau ir estrāde, kur jau ir objekts, ja, kāpēc viņu jau, varbūt, ka mums ir pirms tam, es zinu, kad man informēja, ir bijusi teritorija, kur ir jau projektēts projekts, kāpēc tas apstādās, kas tur notika, ja? Tā kā šeit mums Ikšķilē ir jānoliek jautājums, ir jāsakārto pirmkārt, otrkārt, treškārt, un tā Ikšķilas estrāde jaunā, kas varētu būt, viņa vajadzētu uzlabot šo pat esošo, un šo ēku domāt mums kaut kur Ikšķilē tiešām vietā, kas viņai būtu piemērots. Lai gan šoreiz ir tikai par šo projektu. Tikai savu personīgo viedokli, tas būs tikai mans personīgais viedoklis. Aizbraucot uz Ikšķilu un atristot šo vietu, pēc iebraukšanas ceļu un iztēlē redzot tur Ikšķilai nozīmīga ēka, es tikai varu pateikt, ka man tā novieta ļoti patīk. Un apstaigājot šo estrādi, kurā nekas nenotiek. Un sētnieki gāž pāri tai malai uz to pašu vietu, ko jūs saucat pa senlēju, sadzīves atkritumus. Ja? Man jau liekas, ka jūs jau sākat tos 9,6 metrus jau kompensēt. Vai tur varētu uzlikt to jauno estrādi, tiem mēsliem. Bet tas tikai tāda emocionāla iebilda, lai es jau nākot uz šeit saprast, ka tirgus jau būs, no tā neizbēgt. Es viens cilvēks nevaru... Kāpēc jāizvēr tā Daugavas senlē, lai ieguvētu estrādi? Viņi jau nebija negot. Es dodu vārdu recenzentam, arhitektam, profesoram Krastiņu kungam, kurš to projektu pētīs daudz dziļāk nekā mēs ir kurš cits. Es domāju, ka mums nav jāapskata varbūt katra telpa, bet kopumā ņemot, es lasot šo recenziju saprastu, kad iebilst pret funkcionāliem risinājumiem kā paši ir. Un lūdzu, Krasnīkungs, es gribētu, lai jūs izstāstāt publicēt. Paldies, jā. Es gribētu nelielu atkārtu sākumā veikt. Tas viss sākās ar vēstuli Latvijas Arhitektu savienības valdei un valdes sēdē, kuras valdes loceklis ir es, tas ir nemodēļ pašā jūnijā vai jūlijas sākumā, es nevaru precīzi atcerēties datumu, un nolēmu, ka Arhitektu savienībā jārēģē, un valde vienkārši lūdzu mani, un es to vietu arī višķiņ pazīstu. Viņa ārkārtīgi sarežģīta vieta. Mums pat bija kādu brīdi doma viņu izmantot akadēmiskiem uzdevumiem studentu apmācības procesā, izmantot šādu programmu. Mēs sapratām, ka to studentiem vienkārši viņš ir tik sarežģīts ar tādiem nosacījumiem, ka diez vai tur var tādu optimālu rezultātu iegūt, un tas var nāk diezgan tā sakot, ka ļauna arhitektu profesionāli iemeņa apbūvē. Studentam tas nav to uzdevums. Tā bija tāds bloks informācija, es tomēr ņēmu šo darbu. Pēc tam man parādījās autoru vairākas vēstules, kur apšaubīja manu kompetenci.
kur norādīja, ka ir jāuzaicina ne tikai krastī